Nākamais, 4. par saistošo noteikumu numur 1, 2011 par iekšķos notu pašvaldības budžeta 2011. gadam apstiprināšanu. Jautājums, Es gribētu aicināt visus deputātus, dāmas un kungus, paskatīties uz sagatavotos budžetu, kas ir, manuprāt, pārāk sasteigts, un daudz pozīcijas ir, manuprāt, nepamatot iekļautas ar tik lielu algu pieaugumiem, ar tik lielām funkciju deleģēšanām starp nodaļām. Piemēram, attīstības nodaļa ir izveidota ar jaunu startu vietu. Tajā pašā laikā ir palielināts algas arī būvvaldē, tiek palielināts darba specifiski, bet tajā pašā laikā attīstības nodaļa nodarbosies ar zemes uzmērīšanu, zemes ierakstīšanu grāmatā. Tad būtībā divu struktūru dublēšana. Manuprāt, attīstības nodaļai šādiem jautājumiem nevajadzētu nodarboties. Tajā pašā laikā par algu pieaugumu. Manuprāt, šajos apstākļos, ka valstī ir diezgan problemātiski ar naudas nodokļu iekasēšanu. To mēs redzam arī Ikšķelē, ka mums, teiksim, ieņēmumi, kas bija plānoti 10. gadā, nav pilnībā realizējušies tā, kā bija plānots. Un mēs plānojam, piemēram, 40–70% palielināt darba algas, un tad 90% pacelt darba algas deputātiem. Vai tas ir godīgi šajos apstākļos? Un, manuprāt, man diemžēl neizdevās izdiskutēt finanses daudzšķirības komisiju, jo to es tas dokuments tikai ieraudzījis. Bet, manuprāt, par šo budžetu ir jādiskutē par tiem iekļautajiem mazajām atsaucēm, par tiem projektiem, kuriem nav reāli pamatojumu, kā viņš tālāk tiks realizēts. Kāda būs nākotnes izdevumu par šiem projektiem? Es vēlētos aicināt deputātus atturēties šodien pieņemt lēmumu par budžetu un šo jautājumu vēlreiz izskatīt nākošajā domas sēdēs. Jo, manuprāt, ir nepamatot un neatbilstoši šobrīd dažas pozīcijas, kas ir iekļautas budžetā. Viss? Jā. Vēl kāds grib izteikties? Lūdzu. Man ir vairāk jautājums. Kādas tieši, kaut vai 5 gadu stratēģija ir iekļauta nākamā gada budžetā? Nē. Varbūt kāds var atbildēt? Piemēram, 5. Vai 7 gadu attīstības? Es runāju par kuras no, teiksim, nezinu, kultūra, izglītība, kuri attīstības virzieni ir prioritāri, kas jau ir iestrādāts nākamā gada budžetā. Labi. Jo šo es domāju taiskaitā kontekstā ar Ikšķilas ilgtermiņa attīstības stratēģiju. Bet tā kā es laikam pēc visiem normatīviem aktiem man jābūt atbildībai, kas tiek piedāvāts šīs budžeta projektiņš apstiprināšanai. Varbūt sākšu ar Bogina kunga šo redzējumu, skatījumu. Man ir prieks, ka kolēģi ļoti politiski skaisti runā, norāda uz nepilnībām un visu pārējo. Protams, tā kā visu laiku jau tā nav gribēts, ka tā opozīcija būtu kopā vienot, mēs iet uz visu šo te plānību, uz visu vajadzību novada apmierināšanu, izējot no tām naudām, kādas ir šie resursi pieejami. Bet, godīgi sakot, es gribētu arī atzīmēt sekojošo, ka konkrēti no jūsu apvienības vai no opozīcijas mēs neesam uz šo budžetu saņēmuši nekādus konstruktīvus
priekšlikumus, nekādus mutiskus, nekādus rakstiskus, un visa šī demagoģija, ko mēs varam šeit pie galda teikt un norādīt, kad ir algas palielinātas un attīstības nodaļai deleģētas šīs funkcijas vai uzdevumi, tas viss ir blēks manā skatījumā. Jo pašvaldība pēc būtības, pēc jaunās struktūras arī ir sagatavojusi tā šo struktūru, lai varētu nodrošināt visas valstī valsts, ko uzdot pašvaldībai šīs te funkcijas, gan uzdevums. Jo neslēpsim vienu lietu, ka pēc reģionālās reformas pašvaldībām ir ļoti pieaugusi šīs te nozares, gan arī funkcijas, gan uzdevumi dažāds realizēt. Lai mēs varētu efektīvi realizēt kuru jomu, ko mums valsts deleģē, gan arī pašvaldības iedzīvotāju intereses, mums ir uzdevums pēc iespējas kvalitatīvāk arī to darbiņu darīt. Un tāpēc ir darīta šī attīstības nodaļa, kura ir ļoti plašs logina punkts šis spektrs attīstības nodaļa. Ne tikai nekustāmo īpašumu ierakstīšana zemes grāmatā, ko nemitīgi mēs izējot no saviem resursiem darām. Mums tāpat ir jākonsultē mūsu uzņēmēji, ko arī attīstības nodaļa speciālisti. Ja? Es varu pat ar piemēru nosaukt vakar 2 no rīta, kur arī mūsu meitenes izstāsta, kur iet, kā darboties. Ja? Ir ļoti plaši šī spektrs, kas mums būtu jādara. Tālāk par šo stratēģiju. Par algām vēl gribētu pabeigt līdz galam. Algas palielinātas, protams, izejot no objektīviem apstākļiem, no novērtējuma, ko nosaka mums arī valsts, izejot no jaunā valsts un pašvaldību darbinieku atlīdzības likuma šīm nostādnēm, un mēs esam ļoti nopietnu darbu ar personālu daļu, gan arī visu pašvaldības kolektīvas veicis, lai arī varētu izvērtēt reālo šo noslodzi, un es nekad nepiekritīšu, un jums kā uzņēmējiem pašam labāk ir jāzina, ka noteikti deleģētām uzdevumiem ar ļoti mazu finansiālu algu mēs nevaram arī sasniegt tos rezultātus, un mēs nedrīkstam savus kolēģus pazemot un nekādā veidā arī liekt viņiem, ja ir pašvaldībai iespēja viņus atbalstīt. Šīs algu pieaugums neradās, kā jūs labi zināt, Logina kungs, pēkšņi uz budžeta šo te projektu. Viņš gāja solīti pa solīti, analizējot, kā es iepriekš teicu, izvērtējot, arī deputāta algas, visu mēs vairāk vai mazāk ievilkām un arī darījām, es uzskatu, saprātīgi, profesionāli, un tāds ir šis piedāvājums. Viņš neradās uz budžeta šo te projektu, šīs te algas, bet viņš gāja novembrī, decembrī, kur mēs diskutējām, arī jūsu apvienība atbalstīja, un tā ir klāja demagoģija no mūsu opozīcijas puses, un tā nedrīkst sabiedrībai to pasniegt. Tālāk, Ivets kundze, par stratēģiju, kādā mērā tieši šis budžets veicina visu to, jūs ar to domu, kādā veidā, vai mēs plānveidīgi ar domājam uz priekšu. Katru no mums politiskām apvienībām, mēs esam te mazie politiķīši, Ikšķilē, kas, ejot uz vēlēšanām, sagatavoja to slaveno 4000 zīmju vēlēšanas programmu, kurā melns uz balta mēs devām solījumu, kā pionieri, ja mūsu pašvaldības iedzīvotājiem, kuri pa mums balsoja, noteiktā nozarēs, ko mēs darīsim. Un pamatā mans tas skatījums ir, mums jāvadās arī no šiem solījumiem, jo viņi nevar būt deklaratīvi un tikai uz vēlēšanām, jo katra šī vēlēšanas programma vairāk vai mazāk bija ļoti līdzīga, kurā mēs akcentējam tās lietas, kuras mēs gribētu sasniegt. Protams, ir šī te ilgtermiņa stratēģija, tie programmatiskie dokumenti, normatīvie akti, ko uzdod arī ne tikai politiski, bet arī tīri praktiski mums jārealizē, kā paši mēs arī pēc komitejas sēdes izskatījām šo stratēģiju, ko mums piedāvāja ar tām problēmām vai arī tām lietām, kas tur ir jāizdara. Tālāk mēs arī izstrādājam šo te teritorijas plānojumu, un viss reāls iespējas ir vēl tur izstrādāt un ietvert tās jomas, ko mēs arī gribētu tur ietvert. Bet šis budžeta projekta piedāvājums, kas ir tagad uz domas sēdi virzīts, ir izejot no reālās finansu resursa, un tādā veidā mēs piedāvājam šo te redzējumu. Komitejas sēdēs varēja atzīmēt to, ka arī šie deputāti vai politisko partiju
ievēlētā deputāti, kuri par 2 vai par 5. Mēs tos skaitu zinām, un kuru kolēģis prasīja, cik tad no katra ir te ievēlēts, ja, ir nākuši, mēs esam diskutējuši, runājuši un piedāvājuši. No jūsu apvienības reāli piedāvājumi līdz šim brīdim nav saņemti. Paldies. Lūdzu, Zana. Jā, es pilnīgi piekrītu Ingelim Trapiņam. Un šādi jautājumi, ko jūs uzstādāt, vairs nav domas sēdes jautājumi, tie komiteja jautājumi, kas ir apspriesti, izspriesti. Un man liekas, ka budžetā arī, protams, reālā darba rezultātā un procesa rezultātā var izdarīt arī grozījumus. Un tālāk arī nav taisnība, ka nav neviens stratēģijā paredzētais, tā lai saka, kas tad paredzēts stratēģijā, nav budžetā. Tad skolas ielas lielais projekts. Tas taču arī ir ilgtermiņa projekts, kur mēs lietosim un kas ir mūsu bērndārs. Jā, tas jau ir, tas, protams, arī atbilst stratēģijai, un te nekāds pretruns īpaši, manuprāt, nav. Vispaldies. Lūdzu, Valdi. Man šeit divas piebildes, arī gribēju teikt par to, ka par stratēģiju tā notiekš, nesasaucās uz budžetu ar stratēģiju, bet lietiet tā, ka man liekas, ka ir ļoti daudz novēlotē darba pilsētā, ka mums ar šo budžetu ir vienkārši jāspēj pakaļ, lai sakārtotu to, kas vēl nav. Un tas otrs, kas man tā lika padomāt, ir tas teikums par deputātu algām. Cik es zinu, tad mēs katrs strādājam tabelu, kurā mēs uzrādām stundas, cik daudz mēs strādājam, un no tā veidojās mūsu darba alga. Un tad pārdomājam šo jautājumu, un tad uzsīt, ko mēs rakstām tur, cik daudz mēs piedomājam vai tiešām izdaram, un no tā jau tālāk arī tas izmantojums arī parādīsies. Jā, noteikti Mums ir divreiz jau atteicies, mēs kā 11 ko mēs tur rakstām, lai tas atbilst vai nē, un tas tad vienkārši godīgs varētu zināt. Un nebūs budžetā